Kāda ir tā priekšrocība, ko redzi tavu mācībā? Nu, varbūt šeit ne par priekšrocībām, tas vairāk mums par to, kas mums ģimenē bija svarīgi. Varētu teikt tādi 3 galvenie stūrakmeņi. Centrā bērns, vide un, var teikt, arī laiks. Nu, laiks tādā ziņā, kad tu vari plānot savu laiku. Pats galvenais, protams, bērns. Svarīgi ir, lai viņš tiktu redzēts, ieraudzīts. Un vide, zinot savus puikas, klausoties arī no citu mammu pieredzēm, tādā vidē viņš nevarētu mācīties. Tagad, kopš mēs ejam Izlatīs vidusskolā, jau 3. gadu, es secīgi redzu, kā notiek mācību process, kas ir viņu stiprās puses, kas ir viņu vājās puses. Un, manuprāt, tā ir priekšrocība, ka es uzreiz varu ieraudzīt šajā punktā mums neiet. Jā. Es varu palūgt klases audzinātājiem mums palīdzēt, es pati viņam varu palīdzēt. Mēs tiekam ar to galā, tas mums ir, pamats mums ir tajā, mēs varam iet tālāk. Jo kas notiek, ja nav pamats, bērns ir stresā, viņš netiek līdz pārējiem, ir kreņķis. Jā. Un, sanāk tā, kad ja mums pieaugušiem ir pietiekoši daudz stresa, tad, manuprāt, bērniem vēl augt stresainos apstākļos, tas nepavisam nebūtu veselīgi. Un vēl viena tāda forša lieta, ko mēs, teiksim, varbūt ejot uz tālmācību, tā nebijām aizdomājušies, bet tomēr tā ir laika plānošana. Tā ļoti labi, kad mēs saplānot varam laiku, cik mēs katram priekšmetam varam atvēlēt. Un vairāk kā jebkad mums ir, varētu teikt, esam attīstījis ģimenē tā kā disciplīnu, varētu tā teikt. Ne tādu tā kā dzelžēno, bet tas, kad mums ir noteikts ritms. Tikos un tikos mēs ceļamies, tikos un tikos mums ir tas un tas. Un es redzu, cik tas ir palīdzoši bērnam. Ja, ka viņš var iet savu, kad, kā lai to pasaka, ja, viņš zina, tajā dienā viņam būs tas un tas no tikiem līdz tikiem, un tad jau viņš jau zina jau pēc tam, forši, jā, es būšu visu izdarījis, es varēšu darīt savas lietas vai padziļināt to, ko es vēlos. Un no tāda skatu punkta, kas vēl, un bērns, un kas vēl nav mazsvarīgi, neskatoties uz to, kad mēs esam tālmācības skolā, šajā skolā mēs esam piedzīvojuši vairāk tādu brīnišķīgu komunikācijas pieredzi. Neskatoties uz to, ka tā ir tālmācības skola, es neesmu izjutusi tik fantastisku apmaiņu ar skolotājiem, ar skolas vadību, ja, ka tu brīvi vari jebkurā brīdī sakomunicēt. Un, manuprāt, man kā mammai, vecākam tētim, arī bērnam, tas ir ļoti svarīgi, ka es varu jebkurā brīdī pateikt, zini, man ir tāda problēma, un man neteiks, zini, tā ir tava problēma, tiec galā. Man teiks, jā, mēs skatāmies, ko mēs varam, jā. Un tādā veidā, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti jauki, jā. Tu sajūties tā kā savā ziņā lielā ģimenē. Jā. Super. Un tas otrs jautājums ir, ko tu iesaki citiem vecākiem? Ko es iesaku citiem vecākiem? Jā, laikam jābūt ir bišķiņ tādam drosmīgam, varbūt. Drosmīgam pamēģināt ko jaunu, jo mums jau arī bija ļoti daudz šaubas, strādās, nestrādās, būs, nebūs. Domāju, labi, paskatīsimies, kā tā būs. Pamēģinājām un godīgi mums ļoti iepatikās. Mēs esam ļoti apmierināti un
tikko pagājuši gadu vecākais dēls pabeidza 9. klasi. Jā, godam pabeidza un aizgāja tālāk uz klātieņu skolu, kas bija viņa tāds, pašu izvēlēts solis. Un mēs arī viņu atbalstam tajā jautājumā un neko nenožēlo. Un tagad matemātikā viņš ir pats labākais. Es atceros, kā mēs kopā mācījāmies Pitagora teorēmu, un viņam tagad ir Pitagora teorēmā 10 visu laiku. Jā, bet tas bija tāds, jā, un galvenais jau nebaidīties, spērt to soli, pamēģināt. Nekas jau nav akmenī iecirst. Nederēs. Skatieties, kā būs jūsu ģimenē. Lai izdodas. Jā, bet izņemot vecāko dēlu vēl arī. Jā. Tagad vēl dēliņš mācās 3. klasē patreiz. Un no rudenī es domāju, ka es arī mazāko laidīšu 1. klasītē. Jā. Mūs ļoti apmierina šis te mācīšanās veids tiešām. Tā kā, es nezinu, mūsdienīgs. Arī mūsdienīgs, jā. Jā. Paldies. Paldies tev.